kas ir vecumā no aptuveni 18 līdz 25 gadiem, ir efektīvs tā ziņā, ka lielākai daļai nepietiek vietas kopmītnēs, kopmītnes stāvokli mēs arī zinām, kas tas ir patiesībā, un es patiešām ceru, ka pēc diskusijas Kalviša kunga Rīvšas kundze ir apņēmusies operacionālās programmās no struktūra fonda līdzekļiem tomēr atstāt vismaz iespēju finansēt arī kopmītņu renovāciju. Tādēļ, ka augstskolas pašas ir pierādījušas, ka viņš šobrīd saviem spēkiem nav spējīgs apsaimniekot. Pašpārvaldes, diemžēl, bet ir par vāju, lai to darītu, lai ir bijušas vismaz idejas, ka to varētu mēģināt. Savukārt, partnerība ar privāto sektoru pagaidām ir izrādījusies daudz maz produktīva, vismaz kaut kādā rezultātā tikai Latvijas universitātē, viesnīca Metro, kur pagaidām vēl nav sākusi darbība, līdz ar to par efektivitāti izmaksām un labumu studentiem ir mazliet pāragri spriest. Beidzot pie augstākās izglītības atkal. Reflektanta izvēle, ārkārtīgi būtiski, šeit jau iepriekš tika pieminēts. Paldies par atbalstu viedoklim, tad ir jāiet, kur sirds vēlās. Jā, pilnīgi vienalga, vai tā ir ekonomika, vai tā ir, teiksim, inženierzinātne vai kāda cita. Viena no svarīgākajām lietām zem šīs kvalitātes, lai arī ko mēs ar to nesaprastu, ir reflektanta izvēle. Tie, kas zina, ka mums pavasaru Latvijas studentu apvienība veica informatīvo kampaņu, jebkuram, kurš piezvana atbildot uz jautājumiem par augstāko izglītību. Diemžēl mēs arī nevarējām ieteikt, piemēram, cilvēkam, kurš zvana un prasa, sveicināt, sakiet, vai man lūdzu studēt medicīnu vai komunikācijas zinātnes. Dīvaini. Medicīna droši vien jums pirmā prioritāte. Jā, bet 6 gadi, tas taču ir ārprātīgi ilgs laiks. Labi, sakiet, kādi jums rezultāti ir? Tad varbūt tur, kur labāk. Bet man viss ir A līmeņi. Diezgan grūti ieteikt tādam cilvēkam. Vienīgais, ko var motivēt, izvēlēties pēc savas vēlmes, pēc savas jušanas, nevis pēc tā, ko saka vecāki. Tam patiesībā ir ārkārtīgi būtiski nozīme arī ne tikai varbūt tajā, cik labi apmaksās darbs būs, bet vienkārši vai pēc pirmās sesijas cilvēks, tā tautas valodā runājot, neizlidos no augstskolas. Augstskola mācību spēki. Tā, ja nekļūdos, es tad baidos skaitļos sajaukt, bet laikam es tomēr precīzi pateikšu. 25% no visu augstākās izglītības iestāžu mācību spēkiem ir vecāki par 60 gadiem un 50% ir vecāki par 50 gadiem. Ja mēs nekļūdos, tie ir dati no Izglītības zinātnes ministrijas gada pārskata biezās zilās Meļņikunga grāmatas. Es būšu varbūt šobrīd cinisks, bet ir daudz no viņiem, kuriem saskaņā ar statistikas rādītājiem sen tā kā laiks par skuju taciņu būs iet drīz. Vienkārši ir jādomā par to, kādā veidā piespiest, lūgt, aicināt mūsu studentus izvēlēties iet tālāk uz maģistrantūru, doktorantūru, lai būtu kāds, kas vispār viņus nomaina. Visiem ir skaidri zināms tas, ka ir liels problēmas esošajiem doktorantiem ar esošo veco mācību spēku nomaiņu, jo tā iemesla dēļ, ka principā šī aprite notiek, tik tiešām cīniski tas varbūt ir, bet tikai līdz ar galu. Jā, žēl šeit nav Baumaņa kungs, ar viņu vienmēr bijusi mums interesanta diskusija par šo tēmu. Vienmēr ir arī daudz dzirdēts, cik darba devējs vajadzētu iesaistīt augstākās izglītības politikas veidošanā. Man ir mazliet cits viedoklis, ko es publiski arī neesmu nekad īsti slēpis. Es uzskatu, ka kā darba devēji paziņojuši, ka principā īsti netiek analizēts tas, kas tiek rakstīts, piemēram, diplomu pielikumā. Un arī darba devēji ir pasīvi atzīt to, ka varbūt studiju rezultāti, kuri līdz ar jauno likuma projektu tiks ieviesti, šos studiju rezultātu aprakstus darba devēji nelasīšot. Tajā gadījumā es atvainojos, bet ja tas patiešām tā ir, tādā gadījumā darba devējiem nevajadzētu ļaut vispār piedalīties pie augstākās izglītības politikas veidošanas. Es to arī publiski nekad neesmu īsti slēpis. Patiesība, Nē, to es esmu paudis kā attiecīgai diskusijā, par ko LSA nekad nav balsojuši kā tāda. Doma jau patiesībā tāda, ka darba devējiem noteikti ir programma izstrādē jāiesaistās, bet tikai nevajag naivi cerēt, kā Knētkungs saka, ka viņi atnāk kādas kompānijas pārstāvis sveicināt, man lūdzu tagad vajadzētu 3 kuģu inženieru. Tā nav valsts politikas veidošana. Jebkurš darba devējs domā īstermiņā, man tagad vajag tādu darbinieku. Un tikai un vienīgi varbūt darbadevēja konfederācija kādreiz cenšas to visu tā pastīties plašāk, bet principā arī darbadevēja konfederācija tomēr ietekmē tās biedri lielā mērā. Kas attiecas par praksēm. Mums sasaist ar darba tirgu. Mums visiem vajag augstāko izglītību, kur atbilst darba tirgus prasībām. Ja neņem vērā to, ka neviens īsti nezin, ko darba tirgus grib, patiesībā jau tā ir. Bet nostāja tāda, ka strādāšana visnotaļ laba lieta neagrāk kā pēdējā kursā, neatkarīgi no specialitātes vai nē. Iet runa par pilnlaikas slodzes darbu, paralēli pilnlaikas studijām, protams. Daži varbūt iebilst, kā tā nebūs cilvēkam pieredzes, cik tā ir prakse, kredītpunktu veidā, piemēram, 2-4 nedēļas varbūt gadā, varbūt pat 2 mēneši, tas tam nav nozīmes, tā ir ļoti laba lieta, apsveicama, protams, specialitātei, protams, vajadzīga. Cik tā tas ir darbs, pat varbūt pilnā slodzē, Jānit?
Nē, nu, principā tā ir atsevišķa diskusija, cik no tiem, kur strādā nozarē, bet šajā gadījumā pat nešķirot no tā, vai tas ir nozarē vai nenozarē, īpaši uzsvar liekot varbūt uz šīm te prioritārajām nozarēm, kas ir inženierzinātnes, dabas zinātnes, eksaktās zinātnes, IT, matemātika. Īpaši tām zaudēt var daudz vairāk tieši ar šo te praktisko ievirzi, neapmeklējot nodarbības, zaudējot teorētiskos pamats. Tā pašā laikā, jā, protams, iegūstot praktisko pieredzi, bet, diemžēl, tikai parasti ļoti šaurā nišā. Mūža izglītība, ļoti skaists vārds. Šausmīgi pieminēts, arī bieži nekļūdos. Šobrīd ministrs kabinetā ir aizgājis uz valsts sekretāra sanāksmi izskatīšanā mūža izglītības koncepcija, ja es nekļūdos. Principā ir jādomā par to augstskolas, par to jau tagad domā. Latvijas universitāte drīzumā izveidos tādu lietu kā moduļu sistēmu. Moduļu tajā ziņā, ka vienkārši kuram cilvēkam, tādam, kurš beidz studijas, piemēram, pirms 10 gadiem, varbūt 20, vēl padomju laikā, būs iespēja doties uz augstskolu, apgūt kādu konkrētu kursu, iegūt par to apstiprinājumu, kaut kādu kvalifikāciju, kaut kādu konkrētu certifikātu par to. Ļoti nepieciešams, cerams, ka Latvijas universitāte to ieviesīs un arī visas pārējās augstskolas ļoti aktīvi to darīs. Tā iemesla dēļ, ka, protams, augstskolai tas ir papildu finansējums, jo šādi kursi netiek piedāvāti bez maksas. Te pašā laikā cilvēkiem tas varētu būt ārkārtīgi nozīmīgi, lai vienkārši nekļūtu par strukturālu bezdarba sastāvdaļu. Zinātnē, esam nonākuši līdz zinātnei. Jā, taisnība par doktorantūru runājot budžeta vietas, protams, būtu nepieciešams visur, bet ir arī jāskatās un jāanalizē tas, vai, piemēram, jurisprudence, kurā nosacīti kādi doktoranti mums ir, bet kaut kā tomēr līdz tam grādam viņi visi netiek. Lai, teiksim, patiesībā jā, reti kurš tiek aizbrauc uz Briseli, sāk strādāt un tam grādam pamāja ar roku. Tad jautājums ir, vai vajag tās budžeta vietas, ja reiz tie cilvēki tāpat nepabeidz? Vai valstī no tā ir liels iegūms? Tādā ziņā, ka tas ir jauns pienesums, kaut kāds jauns varbūt tehnoloģijas, vai kāda jauna zinātniska raksta vai kas. Bet ja viņi aizbrauc prom un iegūst grādu, viņi nekad arī reāli Tas mikrofons vajag pavērst. Jautājums jau nav par to, kas mācīs. Jautājums ir par to, vai ir jēga dot valsts finansējumu. Ja tāpat tie šie cilvēki šobrīd ar esošo valsts finansējumu, vai jums ir mehānisms, kā viņus piespiest? Briselē maksā diezgan daudz. Nē, principā patiesībā jau ir tā, ka doktorantu patiesībā mums ir vajag, un jā, patiešām viņiem gan Eiropas Savienības naudas, gan budžetvietas, gan stipendijas vajag, tāpēc, ka mums ir katastrofāli. Ja mums no 130 000 ir 1,4%. Tā nav pretēji jaunajai, un man aizdoms, ka mums nesapratīs. Ja viņiem ir lielākā daļa aiziet uz maģistrantūru tālāk, un viņiem pabeidzot maģistrantūru, liela daļa pēc tam dod uz doktorantūru, bet tie, kur beidz pēc maģistrantūras, viņiem ir problēmas atrast darbu. Tad savukārt un viņi nav strādājuši, protams, līdz maģistrantūras pabeigšanai. Tad Latvijā ir situācija kardināli pretēji, tādēļ, ka mums šis sadalījums ir 82% bakalaurā, 17% maģistrantūrā un 1,4% doktorantūrā. Un mums parasti visi sāk strādāt jau no bakalaura pirmajiem kursiem. Savukārt relatīvi pa šo trepīti, kā jau ar skaitļiem var redzēt, ļoti maz aiziet tālāk studēt. Tāpēc, principā, šīs problēmas vecajai un jaunajai Eiropai ir kardināli pretējas un cerams, ka mūs uzklausīs un sapratīs šīs atšķirības. Par Eiropas Savienības finansējumu, jā, patiešām no RF līdzekļiem visu iespējamo materiālu tehnisko aprīkojumu vajag tieši finansēt no Eiropas Savienības struktūra fondiem, jo tādas lietas kā pasniedzēja algas vai stipendijas, principā tas ir valsts budžeta uzdevums. Kas attiecās par renovāciju, laboratoriju iekārtošanu, tehnikas nodrošināšanu, protams, tas ir relatīvi vienreizējs pasākums, kuru patiešām vajadzētu maksimāli daudz no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem arī novirzīt. Var veidot, protams, arī mērķa doktorantūras vai šīs mērķa stipendijas patiešām, kas no šīs naudas no Eiropas Savienības, Eiropas sociālā fonda līdzekļiem par to, ka, ja šis students, piemēram, apņems, ka viņš 5 gadu laikā, 5 gadu laikā iegūst doktora grādu, tad viņam par savām studijām nav jāmaksā un iespējams viņam arī pietiekami kārtīgu finansējumu piešķir iztikai. Nu jā, tas, ko mēs minējām par personāla pēctecību, patiesībā, manuprāt, augstskolas ir tiešām liela bezdibeņa priekšā, viņām vajadzētu daudz vairāk raizēties, un es šeit īpaši domāju par nevarbūt lielākajām, bet arī visām pārējām augstskolām, jo šo cilvēku vienkārši šobrīd fiziski nav, un pagaidām es īsti neredzu tādu aktīvu, tādu pilnīgi pārliecinošu darbību, kur tiešām varētu dot rezultātus, jo, pagājušajā gadā doktoru skaits 112. Nē, pieaugums ir patiešām pēdējos gados. Agrāk bija 64, tad bija 80, un pagājušajā gadā 112. Pieaugums ir, tas nav noliedzams.
Tā pašā laikā ir saukti dažādi skaitļi, cik mums gadā vajadzētu, un tie ir daudz lielāki nekā 112, 64 vai 80. Vai mazāk īsumā es ieskatu par pozīciju mūsu beidzu, un šobrīd tiks atklāta diskusija. Diskusijas forma varētu vairāk vai mazāk būt šāda. Jūs redzēsiet savā priekšā uz ekrāna dažādas tēmas, nepārāk daudz, man liekas, 4 vai 5 tā tālāk. Un katrs no pārstāvjiem varētu tā pavisam īsi, konkrēti nosaukt, ko uzskata par esošās situācijas galveno problemātiku. Māris Krastiņš smaida un vidēja izglītība pirmo. Galveno problemātiku, iespējamiem risinājumiem, iespējamiem pasākumiem, ko jūs apsolties, ka jūs darīsiet. Īsi, pavisam kodolīgi, gan galvenokārt balstoties uz tiem jautājumiem, kurus iepriekšējās prezentācijas slaidos apskatīja. Un pareizi izteikt klātesošie savus jautājumus katram no dalībniekiem. Komentārus, dārzeņus nevarēs mest. Jautājumi, komentāri, debats, diskusija par attiecīgo tēmu īsumā, pavisam īsi, kodolīgi 3 galvenie punkti. 3, 4, kā teiksim, jūs jūtat, var arī būt, protams, mazāk. Sāksim secību, patiesībā secību var būt diezgan paši. Jūs varbūt varat izvēlēties, varbūt arī varat vienoties savā starpā. Tad došu pirmo mikrofonu Rīvšas kundzei, pirmā tēma vidēja izglītība. Tātad man jāsaka, kam te es piekrītu vidēji, no tā, kas ir izskanējis. Tātad, ja? Tātad vidējā izglītība, es domāju tā, ka vecumā līdz 18 gadiem jauniešiem būtu jāmācās. Vai viņi mācās vidusskolā vai profesionālā izglītībā vai kur citur, tas faktiski, manuprāt, nav tik būtiski. Galvenais, kad jaunieši mācās, pirmais. Attiecībā uz vidējo izglītību es varētu teikt kā otro to, ka es stingri realizēšu to politiku par dabzinātņu kabinetu modernizāciju un arī par biblioteku modernizāciju un arī par plašāku skolotāju un skolēnu apmaiņu Eiropas valstu ietvaros, kas augstskolās ir, man liekas, diezgan labi, bet vidusskolās ir diezgan vāji. Un trešā programma tā ir datorizācija, jo skolās datoru trūkst. 2003. gadā jaunais laiks pārtrauc datorizāciju, un tas bija apmēram 3 miljonu lati, kas bija paredzēts, un šobrīd ir tāda situācija, kad mums ir liels problēmas tur, jo kāpēc tas tā ir? Jo, piemēram, tāpat vēsturi, ģeogrāfija, kur vai kartes, tādas kartes praktiski neviens vairs neražo, un vienīgā iespēja, lai vēstures skolotājs, ģeogrāfijas skolotājs varētu kvalitīvi strādāt, ir, ka viņam ir multimēdija aparāts, un ka viņam ir dators, un viņš var to parādīt uz klasē, un strādāt, jo citādāk tiek izmantots kartes krievu valodā. Un tas iemesls ir vienkārši, ka latviešu valodā viņi nav. Tā kā varbūt tie mani akcenti tādi būtu. Un vidēja izglītība tie skolotāji un, protams, skolotāja algu palielināšana. To es arī noteikti realizēšu. Stātrumā vairāk nevienu. Tagad jautājumi lūdzu var droši uzdot pa tiešo, lai neaizmirstas. Pēc 18 gadiem cilvēks ir daudz maz patstāvīgs tāds. Viņš var tā vairāk varbūt tās sākt tai dzīvē. Un līdz tiem, es tā domāju, jā, uzteicis tā domāšanā, visā darīšanā. Un man liekas, ka līdz 18 gadiem tas ir tas laiks, kad ir maksimāli jāmācās. Un tā es tā arī skatos, ka tas ir arī pārējā pasaulē tas tā ir. Ka principā tas atskaites punkts visos statistikas rādītājs, labklājības rādītājs, cik daudz jauniešu vecumā līdz 18 gadiem vācās, cik viņi ir. Un tas akcents ir 90%, 95%, tā. Viņi mācās. Vēl dažādās formās. Es nedomāju, ka visiem ģimnāzijā akurāt jābūt, vai pirmajā ģimnāzijā, vai kur, bet ka viņi mācās. Ka viņi ir ceļā uz profesiju. Vai iegūst to. No tāda viedokļa. Un man liekas arī taisnība. Varbūt, ka ne visi var tajā vidusskolā, klasiskā vidusskolā mācīties. Viņam nav interesi varbūt tās, ka viņam jāļauj iet to profesionālo karjeru. Jā, profesionālā. Jā.
Jā, vai nu viens, vai otrs, vai kā, bet viņš, mācās. Viņš neklīst kaut kur apkārt un kaut ko tur šaubīgi nedara. No tāda viedokļa. Ka viņš iegūs kaut kādu pamatu dzīvē, lai viņš ar dzīvē, nopelnīt sev maizi un pabarot ģimeni un normāli dzīvot. Jā, paldies. Atkal Lēni. Labi, Lēni uzdod. Gribu uzdot jautājumu par ko jūs domājat par obligāto vidējo izglītību? Ko es domāju? Jā. Es jau tikko teicu, ka Nacionālā attīstības plānā ir ierakstīts pakāpeniski pārēj uz obligātu vidējo izglītību līdz 2010. gadam. Okay. Tā kā es to plānu izstrādāju, tad es ar tā domāju. Bet tajās diskusijās visās, vai ne? Tomēr tas akcents ir varbūt netik stipri, ka katram jābeidz ir klasiska vidusskola, ka tur var būt vai ne dažādi akcenti. Man ir jautājums. 12. klases parunāt ir ļoti grūti. Ir Kāpēc ir jāliek 5 eksāmeni, ja reāli prasa 2-3? Latviešu valoda, angļu valoda, matemātika. Pārējos ļoti minimāli. Tā jau nav prasa jau arī, piemēram, fizika vai ķīmija tehniskajā universitātē. Bet tur var iztikt tikai ar matemātiku. Jā, jo ir alternatīva. Tu piedāvā alternatīvu. Ar vienu matemātiku. Vai tev piespiest iemācīties vēl kaut ko par tikai mīnīmu? Jā. Kāpēc ir tieši 5? Kāpēc tieši 5? Tur gan tas jau krastiņam jāpāsto. Es jau pie tā, kā veidojās viss tās schēmas, tad nebija klāt. Lai gan kopumā jau es atbalstīju tos centralizētos eksāmenus, kā augstākās izglītības padomes priekšsēdētāji. Tā schēma ir tāda, ka patreiz ir latviešu valoda, svešu valoda, vai ne, kā obligāti 2 tikai. Un tad ir to, ko izvēlās skola, ko izvēlās pats. Un šogad matemātika lika jau 15,000, latviešu valoda kaut kur 24. Tad jau diezgan tuvu jau faktiski paši jaunieši. Jūs jau esat paši izvērējušies matemātika arī kā principā gandrīz vai kā priekšmetu, ko jūs kārtojat gandrīz visi. Un tad nāk tie citi priekšmeti. Tā tas ir iznācis, kad ir 5. Es piekrītu Uldim, par cik es savā laikā arī taču liku gan fiziku, gan ķīmiju, gan matemātiku, un man patīk šie priekšmeti. Es gribēju iet studēt matemātiku. Un es esmu par to, ka mums noteikti vajadzētu, kā Uldis saka, vienu priekšmetu no šī bloka fizika, ķīmija, bioloģija. Vienu. Un tas var būt tās, ja mums matemātika 2008. 2009. gadu ir, varbūt tās, ka gadu vēlāk mēs varam arī sākt, kad katrs izvēlās vienu no viņiem, jo tas nāku tikai par labu. Arī tiem, kas iet studēt žurnālistiku. Mans jautājums patiesībā tāds, ka jūs jau gandrīz atbildējāt, tad tieši kurā gadā jūs apsolaties censties ieviest pirmkārt vienu no šiem priekšmetiem kā obligātu, un otru arī šo eksāmenu izvēli, kā centralizētu eksāmenu? Tur ir 3 gadi pirms ieviešanas ir tie, kas ir augstskolā vajadzīgi. Mums ir jāpadiskutē, vai ne, kurš tas varētu būt, bet katrā ziņā, ja es būšu ministrs, centīšos, lai tas ir viens no priekšmetiem. Ir vēl kādi jautājumi? Ir viens, jā. Man ir ministrs kundzei jautājums par šiem virzieniem vidusskolās. Vai jūs atbalstat šo virzienu likvidēšanu un ieviest atpakaļ vienu kopu izglītības programmu, par attiecīgi skolās, piemēram, varētu izvēlēties starp vienu no 3 eksatiem priekšmetiem vai līdzīgi? Mēs jau savā laikā visi esam mācījušies vienu programmu, un tas ir, kas saka, 1993. gads laikam tas ir, kad tā piebauda laikā tā pārēja notika, tā reforma. Jā. Tā kā piebauds bija tas, kas šo te izdomāja. Es tā kā, man jau likās, ka tā pārēja tā varētu būt, bet, jāsaka tā, ka gan Druvietis kundze, gan arī tie skolotāji, tā par cik es runāju ar skolotājiem, nāk tā skolotāju konferences, viņi man mēģina pārliecināt, ka tas nav tik viennozīmīgi.
šī brīdī es nevaru tā, kā saka, liekot roku uz sirdi, teikt, ka es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tas ir mana prakse, personīgā prakse. Man liekas, ka tas ir pārbaudīts variants, un tur mēs taču tāpat visi gājām no klases studēt visos virzienos, un nevienam nekāda vaina nebija, bet kad šajos te gados tomēr tā schēma tā iestrādāt, ka tur ir, to nevar tā momentā, piemēram, ar šo septembri likvidēt, ka tur ir vajadzīgs tāds, pārējais periods. Vai jūs varētu atklāt, kas tie pretargumenti, ko mums skolotāji, kāpēc šīs sadalījums virzonēs labāk? Viņi vienā to argumentu tādu, ka cilvēki, kad jaunieši ir ļoti atšķirīgi un ka zināmā mērā mēs tad uzspiežam no visiem tos priekšmetus vienādi, ka cilvēks pēc būtības ir vairāk tendēts, piemēram, uz humanitāro virzienu un pēc būtības uz eksakto, un līdz ar to, ka mums ir jādod tā iespēja izvēlēties. Tas ir tas. Jā, tā. Bet Man tikai jautājums, kāpēc tā obligātā daļa, kas ir visām klasēm neatkarīgi no virzieniem, kāpēc šajā obligātajā daļā dominē humanitārie priekšmeti? Protams, latviešu literatūra, svešu valoda, vēsture. Kāpēc tā? Jā, tā ir. Un vēstures ar citu skolotāji saka vairāk. Bet tur varētu Māris vislabāk, kā tas viss radās, jo viņš bija pie pašiem tiem pirmsākumiem izstāstīt. Ja mēs pateicu es parādīšu vienkārši vienu bildīti, vienkārši par tiem studiju virzieniem. Ja? Man vienkārši vēl saglabājušies no veciem laikiem kāds spēles, es domāju, es neatradīšu. Tā ideja ir tāda, ja mēs paskatāmies uz sistēmu kopumā pēc 9. klases, kas notiekās. Šobrīd jau skolānam tāpat ir izvēle. Viņš izvēlas ar to neiet neko. Iet uz profesionālu izglītību vai iet uz vidusskolu. Un šobrīd tā izvēle notiek 30% profskolas, 5-7% darba tirgu, pārēj uz vidusskolu. Un izvēlētos vidusskolu, viņam atkal tiek dotas 4 iespējas izvēlēties šo programmu kopumu. Un kāpēc tas tā ir? Es pamēģināšu vienkārši vienu slaidu uzlikt, ja es atradīju. Tāpēc ir 5 eksāmeni. Eksāmeni ļoti vienkārši. Eksāmeni jau patiesībā ir vajadzīgi tāpēc, ka normāli studiju. Jebkura kursa noslēguma eksāmeni. Un tad būtībā ir 3 ieskaits un 5 eksāmeni. Kāpēc 5? Tāpēc, ka 3 būs par maz un 7 būs par daudz. Tas ir būtībā, šie 5 eksāmeni būtībā aptver tos visus saucamos svarīgākos vai fundamentālākos priekšmetus. Un vidusskolā, tāpēc, ka šīs programmas pastāv, tad ir jābūt arī pēc idejas variācijai, kurus šos eksāmenus skolāns izvēlās. Un tas būtībā tā ir savā ziņā politiskā, savā ziņā vienošanās, ko novienojās 90. gada vidū, kad šo vidusskolas sistēmu būvēja un attīstīja centralizētos eksāmenus. Bet principā jums jau iznāk, ka vidusskolas beigās ir 8 pārbaudījumi. 3 ieskaits un 5 eksāmeni. Un tad 2 no viņiem vienkārši tur ir variācijas, kurš to kārto. Tad es varbūt vēl kaut kāds jautājums uzdot kādam, un tad es vienkārši atradīšu to bildīt, un tāpēc es programmu visiem bioloģiju, ir ieviest kā obligāto eksāmenu. Vienu no viņiem, bet tad es minēju tikko dalībnieku, kad ir humanitārie novirziens vai vienot militārais, kad nedrīkst likt eksāmenu, jo nav konkrēts stundu skaits. Un humanitārijā, ja vienu gadu mācās vienu, gadu otru, kā to apievi. Tāpēc es saku, ka to momentā uzreiz tā nevar izdarīt, tur tomēr ir vajadzīgs, tāds laiks. Viens priekšlikums bija dabzinātnes, kas ir no visiem 3 salikts kopā, un tagad ir speciāls Eiropas projekts, kur strādā mūsu pedagogi kopā ar ārzemju pedagogiem uztaisīt dabas zinātņu eksāmenus, kur ir no visiem 3 drusku, un tas atbilst tam, ka dažādos gados mācās dažādas priekšmetus. Bet tam arī ir opozīcija. Vai mums tomēr ir vajadzīgs šāds dabas zinātņu komplekss eksāmens, vai tomēr nav pareizāk izvēlēties vienu no viņiem. Un tad tādā gadījumā tur ir tad jāskatās, kā acīm redzot, ka tas fizikas, ķīmijas un bioloģijas stundu skaits ir
ir jāsamēro ar to, ko tad prasta eksāmenā, jo eksāmenā jau prasa tikai to, ko tu izmācījies. Būtībā ir viens mīts, kas valda visu laiku kustībā par to, ka vidusskolā nemāca fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Būtībā ir, šeit mēs redzam, kāds ir vispār šo programmu sadalījums, ko vidusskolā piedāvā. Tas vispār izglītojošo vai universālo virzienu piedāvā vairāk nekā pusēs vidusskolu. Un tālāk, šis eksaktais virziens sastāda 22%, un tālāk komunitārais, par ko mēs vispār runājam, tas nozīmē, ka programma, kur māca, to kopējo priekšmetu dabaszinības, nemāca fiziku, ķīmiju, bioloģiju kā vienotu priekšmetu, patiesībā ir tikai 1/4 daļā no vidusskolas. Tas šeit nevar tā kā laikam īsti redzēt, bet iznāk pēc tās bildītes, ka tikai 25% vidusskolnieku nemācās fiziku, ķīmiju, bioloģiju kā atsevišķu priekšmetu. Visi pārējie šo fiziku, ķīmiju, bioloģiju mācās. 25%. Tagad apstāmies, kas patiesībā tie 25%. Ja? Paņemsim reāli Valmieras valsts ģimnāziju, kuri, paņēmuši šo vispār, kaut kur baigāšs fons ir, kuri ir paņēmuši šo vispārēju izglītojošo virzienu, kuru paņēmuši dabas zinību kursu. Ko viņi patiesībā tajā programmā mācot dabas zinības. Viņi patiesībā māca tehnisko grafiku, ko nemāca citās skolās. Viņa māca astronomiju, viņa māca loģiku, ētiku, psiholoģiju. Un otro svešvalodu pastiprinātā veidā. Ja šī skola izvēlētos mācīt fiziku, ķīmiju, bioloģiju kā atsevišķu priekšmetus, tas nozīmē, ka patiesībā viņiem būtu jāatsakās no šiem priekšmetiem, viņiem būtu jāatsakās no loģikas, ētikas, psiholoģijas, un viņi mācītos šī bioloģija, ķīmija un šos atsevišķus priekšmetus. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja mēs gribam, atšķirās, to zināšanu izpratnes līmeni par šiem dabas zinātnēm. Fizika, ķīmija, bioloģija vidusskolā patiesībā jau māca to kā valodu. Ir viena lieta saprast vispār, kas notiek dabā, kāpēc šie procesi tādi ir, kas ir viens izpratnes līmenis, populāri zinātniskā veidā. Un otrais, ķīmijā aprakstīt šos jautājumus jau formulu veidā un lietot jau šo specifisko valodu, kas viņiem tālāk būs vajadzīgs tālākajā profesionālā studiju veidā. Un šī gadījumā dabaszinību kurs ir būtībā domāts tiem skolāņiem, kas patiesībā izvēlējušies šīs specifiskās programmas un principā viņi mācās specializētajās skolās svešvalodu, kas notiek arī patiesībā Rīgas specializētajās skolās, franču licejs un kaut kas tam līdzīgs, tad viņi būtībā šo savu dzīves ceļu pusminus izvēlās. Jo pretējā gadījumā, kas notiktu, ja mēs viņiem liktu mācīties fiziku, ķīmiju, bioloģiju, franču licejs nevarētu mācīties papildus franču valodas stundas, viņiem vienkārši nebūtu no kurienes ņemt. Ja? Citi, augstskola, Valmieta nevarētu mācīt šos specifiskos priekšmetus, ko viņi uzskata par būtisko. Un tā ir tā atšķirība, ja mēs gribam kaut ko novienot. Novienādot var, bet jautājums, ka patiesībā no tā būs ieguvē īpaši nebūs neviens, jo es domāju, ka švakie skolā viņi būs švaki pie kuras izglītības programmas. Bet zaudēs tie labie skolēni, kas mācās specializētajās programmās un palielina savu kapacitāti konkrētajā jomā. Un ja mēs runājam kategorijas dabaszinības un fizika, ķīmija, bioloģija, tad mēs runājam patiesībā to, ka 25% skolēnu patiesībā liek šīs brīvās izvēles iespējas. Tas ir, komentējot šos, tas ir viens mazliet cits skatījums uz šo vidusskolas studiju virzienu. Ja tam atceramies to, ka jebkurā gadījumā mainot vidusskolu, pēc 9. klases skolām tāpat ir iespēja iet uz profesionālu izglītības sistēmu, kur būtībā ir pavisam cits priekšmetu sadalījums un par ko patiesībā ir parasti ļoti maz diskusija, ko te māca profesionālas izglītības iestādes. Tur mācās tomēr 1/3 no visas skolām kopumā. Tas par šo. Bet tas pēc būtu. Mēs politiski. Laikam atbildēs nāksies sniegt lielajā mikrofonā statīvu pagaidām, kamēr tehnika tiks galā, un šīs mikrofons būs jautājumiem, ja?
Man ir jautājums atkal par to profu izglītību. Kā to situāciju ir izcināt, kad tagad ir tas likums, ka ir centralizētie eksāmeni, un no parastās vidējās, kad stājamies, tad tie centralizēti ir kā iestāja eksāmeni. Bet no tās profskolas tu ej uz to augstskolu, un tev vēl ir, man piemēram, bija vēl 5 klāt iestāja eksāmeni. Kad ir mūzika? Jā. Piemēram, jā. Jo es arī kārtoju centralizētos latviešu un tos visus, bet man papildus vēl arī bija. Tikai valsts eksāmeni jānokārto profu vidusskolā, bet arī augstskolā vēl klāt. Tas pats 5 vēl jānokārto. Kurš nāc atbildēt šo jautājumu? Tas ir būtībā jautājums, tas ir patiesībā tas, ko mēs runājam pašā sākumā. Profesionālās izglītības atšķirība no vidējās izglītības. Jo ir skaidrs tas, ka šis stundu skaits un staturs studiju programmās atšķirās. Un mēs zinām to, ka profesionālās izglītības iestādēs vēsturi māca mazāk nekā vidusskolās, matemātika māca mazāk nekā vidusskolās un citus priekšmetus māca mazāk nekā vidusskolās, tāpēc, ka tā specifika ir cita. Bet, teiksim, tas laiks, kurā brīdī viņi mācās, viņš ir vienāds. Un iznāk, diemžēl, tas netaisnīgums, ka vieniem ir jāliek viens un tas pats eksāmenis abām divām izglītības iestādēm. Normālā situācijā būtu, ka mēs dotu profesionālām izglītības iestādēm vairāk mācību laika. Tas nozīmē, ka tur būtu jāmācās nevis 3 gadi, bet būtu 4, varbūt 4,5. Jo kāda ir atšķirība no vidusskolas, teiksim, pabeidzot vidusskolu, jūs nekad neiegūsiet profesionālo kvalifikāciju. Nē, es tieši runāju par tiem specifiskiem priekšmetiem. Ja varbūt var uztaisīt tā, ka tie valsts eksāmeni, kas ir 4. kursa beigās, viņi arī ir, piemēram, tie paši tādā līmenī, kāds ir centralizētiem, ir arī kā iestādes. Tas ar centralizētiem eksāmeniem, jā. Tur tā pamatbūtība ir kāda, teiksim, tiem centralizētiem eksāmeniem. Vienīgais pluss, kāpēc viņus vajadzētu izmantot uzņemšanai augstskolās, ir tāpēc, ka viņa būtībā ir viens kritērijs, kas ir vienāds visiem skolāniem, kas to kārto. Piemēram, vairāk un mazāk visi kārto angļu valodu, matemātiku, vēsturi, un mēs zinām, ka viņi ir kārtojuši vienu to pašu eksāmenu un novērtēti vienādi. Un tas visus šos kārtotājus ļauj kaut kādā rindā sarindot. Bet savukārt pārējos priekšmetus, piemēram, arī, teiksim, tas bija tas, kāpēc arī ministrija atteicās no šogad centralizēti organizēt to pašu eksāmenu dabas zinībās un ģeogrāfijā, tikai tāpēc, ka būtībā, un vēl tur tajos divos, tikai tāpēc, ka augstskolas šo eksāmenu nepieprasīja. Viņiem tas nav vajadzīgs, vai respektīvi viņi negrib uzņemt studentus ar tādām prasmēm, kuras ir pārbaudītas. Un tāpēc šeit ir tā robeža, eksāmens mazliet maksā, un šeit tā saprātīgā robeža. Pārbaudam to, kas ir vajadzīgs abām pusēm, un netērējam lieki varbūt līdzekļus tām lietām, kas it kā nevienam nebūtu vajadzīgs. Un tieši tāpēc arī šie specifiskie priekšmeti, viņiem nav tāds status, viņam arī, viņiem nedarbina to nopietno mašinēriju, kas ir centralizētos eksāmenos, jo centralizētais eksāmenis izmaksā pietiekami dārgi, un tad tur jābūt funkcionālai kaut kādai atdevēji. Man ir viens komentāriņš uzreiz pie šī, tad jautājums ir tāds, ja dabas zinības bija to 4 vidu, kurus izmet ārā kā nevajadzīgus, vai mēs varam argumentēt un teikt, ka dabas zinību kurs jebkad spētu aizstāt kādu no, teiksim, 3 šiem dabas zinātņu kursiem. Būtībā es domāju, ka šī diskusija būtu dziļāka, un patiesībā mēs šobrīd operējam patiesībā ar nosaukumiem. Un mēs operējam vajag vai nevajag to eksāmenu, vajag vai nevajag to priekšmetu. Bet ja mēs palūkotos uz šī priekšmeta saturu un ko mēs patiesībā gribam, ir skaidrs tas, ka tāpat kā visi nebūs žurnālisti vai sociālo zinību studenti, visi nebūs eksakto zinību studenti. Un principiāli, ka, ja tu, dodies savā virzienā sociālo zinību studijām, tev principā būtu svarīgi, lai būtu izpratne par to, kas notiek dabā. Lai nenonāktu, nenonāktu pārmērībās, izdarot savus spriedumus par apkārtējo pasauli. Un tam dabas zinību kursam, kas, līdz šim nav izdevies un kāpēc viņš varbūt tiešām ir jāpārstrādā, un es domāju, tur viņš izdosies, ka tam ir jābūt kopskatam par to, kas notiek pasaulē, dabas zinātņu jomā, lai arī jebkuram cilvēkam būtu priekšstats. Bet ķīmijas formulas zināt kā tādas, vai, kaut kāds specifiskos, jau priekšmetu specifiku, kas prasa vairāk stundu apgūt, es domāju, ka visiem jau varbūt zināt to nevajag. Un tas ir stāsts par to, ko mēs ietveram dabas zinību kursā. Jo, ja mēs gribam taisīt fundamentālo to fiziku, ķīmiju, bioloģiju mācīt, viņš apēd pietiekami lielu stundu skaitu, dēļ kā mēs nevaram mācīt kaut ko citu, ko varbūt vajadzētu. Un šeit vajadzētu ļoti uzmanīgi skatīties uz to saturisko.
Nevis uz to nosaukumu, viņš būtībā neatšifrē to būtību. Es gribēju vēl pajautāt tieši par mācību virzieniem, par virzienu klasēm. Ir ļoti labi, ka viņus it kā attīsta vairāk tos skolniekus, kuriem ir īpaši spējas vai lielākas spējas kaut kādā konkrētā jomā. Bet vai jums liekas prātīgi, ka 16 gados, kad skolēns sāk mācīties vidusskolā, ka tad viņam ir jāizlem, ko viņš nākotnē darīs? Principā jautājumu šobrīd tiek uzdot Rīvžas kundzei. Jā, protams, ir iespēja atbildēt, bet kārtība ir tāda, ka... Jā. Kāda te pārējā atbildēs? Es jau to, ka man ir šaubas par tiem virzieniem, es domāju, ka jūs jau jūtāt, ka man ir šaubas par tiem virzieniem. Bet es esmu 4. mēnesi ministrs. Dabīgi, kad es nevaru momentā mainīt to, kas ir tagad jau tā kārtība, kas ir bijusi jau tagad 13 gadus. Tur ir nopietni jāapsver, un piemēram, jūs jau dzirdat Kastīnu kungu, kas taču ir speciālists, viņš veido šo sistēmu, centralizētos eksāmenus. Un viņš jau, arī saka tomēr, vai ne, ka to pašu, ka mēs ar Rūtu te iestājāmies par to fiziku, ķīmiju un bioloģiju, vai ne, ka te ir arī kontraargumenti. Tā lieta ir, viņi ir tāda tagad izveidot. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tā 10. klasē iestājoties, jaunietim ir ļoti grūti pateikt, kur viņš ies mācīties. Man jau šķiet, ka visprātīgākais būtu tas ir tev vispār izglītojošais, vai ne? Jo tas eksaktais un humanitārais, tie jau ir specifiski ievietas. Vai Tautas partija arī ir šaubas šajā jautājumā par virzieniem? Būtībā ir tā, ka faktiski pēc mūsu programmas mēs paredzam to, kad vajadzētu tomēr, līdzīgi patiesībā, kā bija arī jūs piedāvājumā, ka vajadzīgs, viens eksāmenis dabazinību kursā, kas attiecās uz šiem dabazinātņu virzieniem, šis viedoklis mums nav noformulēts, jo principā šī ir, manuprāt, patiesībā būtu vajadzīga profesionāla diskusija tīri no tāda viedokļa pēc rezultātiem un pēc tās izvēles. Mans personiskais viedoklis, kad es šaubos par to, man šķiet tā, ka ja mēs, visu novienādosim, mēs, manuprāt, ierobežosim labākos bērnus, viņu kaut kādas iespējas, bet mēs neattīstīsim, to vājo bērnu iespējas. Jo vāji, tiem, kas varbūt nav sekmīgi, viņu tā sekmu līmeni neietekmē tik daudz tie papīri un, šīs prasības, kā konkrētais viņa darbs un viņa rezultāts darbā ar pasniedzēju. Bet attiecībā uz programmu virzieniem viedoklis, Tautas partijā nav noformulēts. Jo tie virzieni viņi jau faktiski arī līdz šim pilnīgi tā izvēle īsti nedarbojas. Jo zinu, piemēram, savas jaunākās meitas pieredzi, kad viņa iestājās, bija tāds ķīmijas bioloģijas virziens. Ķīmija bioloģija. Un viņa iestājās, tā gadā tā klase iznāca, bet, piemēram, gadu iepriekš un gadu vēlāk neiznāca. Un tas jau arī bija tas iemesls, kāpēc, piemēram, ķīmijas skolotāji viņi lielu daļu pārkvalificējās. Jo nesanāca, vienkārši neizvēlējās to virzienu, un līdz ar to arī viss tas mācību process jūkārā. Tā kā, jo lielākā, faktiski tā plūsma ir lielāka un stabilitāte lielāka, jo arī skolotāja kvalitāte ir augstāka. Vai vēl jautājumi Rīvžas kundzei par vidējo izglītību tieši? Jā? Uz mani jautājumu drīkstēs atbildēt arī visi pārējie runātāji, bet man tas tāds varbūt ir filozofisks jautājums. Es pats studēju ķīmiju, ja? Un man, nepārāk patīk vēsture. Un tāpēc man nepārāk sajūsmina, ka viņi ir jāmācās no 5. līdz pēdējai klasei. Ģeogrāfija, bija interesanta, bet kāpēc viņi ir jāmācās arī, no kaut kuras līdz kaut kurai klasei? Un sanāk vairākus gadus. Man, svarīgāk liekas, lai cilvēks zinātu, ka, etiskāba, kā viņi iedarbojās uz gļotāju, kāpēc viņi nedrīkstētu dzert, kas ir sērskāba, ko dara benzīns, ja viņu osta, un... Jo tie vienkārši bija piemēri,
ka ķīmija un fizika un bioloģija, viņi ikdienā mums vienmēr ir blakām. Kaut vai lapseņu dzēlieni, tā ir tīra bioloģija, fizika, mašīnas uz slideniem ceļiem, cik mašīna sver un kādā ātrumā braucot ir iespējams izņemt 90 grādu leņķi. Manuprāt, kāpēc nav diskusija par to, ka šitie priekšmeti varbūt nav apspriežami. Varbūt apspriest, ka pasaules vēsture, vai, teiksim, vai Marokā ir nafta vai nav nafta, cik tas ir svarīgi 5. klases skolēnam, vai, nezinu, ģeogrāfija varbūt 9. klasē. Paldies! Bet vienmēr jau ir tāda situācija, kad kaut kas mums patīk vairāk un kaut kas mums patīk labāk. Skolai jau ir tas vidusceļš jāiet, un te es varu teikt, ka vēsture tā taču audzina patriotismu, tādu cieņu pret savu valsti. Bet sakot, ja matemātika mēs sakam, ka smadzeņu kroks, tad droši vien vēsture atkal kaut ko mūsu pašapziņā un sirdī un visur, kur citur vai ne maina attieksmē. Tā kā vienmēr būs cilvēks, kas atkal teiks, ka viņam jau tā etniskā jau svarīgi ir un dzert jau nevajadzētu tīri, vai ne, bet vēsturē ir milzīgi daudz priekšroku. Vienmēr būs kāds, jo, taču jūs taču paši atcerēties, vai jums bija tā, ka jums visi priekšmeti patīk, jums kaut kas patīk mazāk, kaut kāds vidusceļš tiek nodots. Es patiesībā pilnīgi piekrītu to, ko teica jautājumu uzdevēji, un tas ir patiesībā tas, kas vismaz pamata izglītībā šobrīd šie pamati ir ielikt izglītības tā saucamā satura reformā, kas tiek veikta. Tas ir tas, ka jāsaprot šīs lietas būtu kopsakarībās, pabeidzot, teiksim, pamatskolu. Jo bieži vien ir tā problēma, ka mācot pamatskolā procenti fizikā, procenti ķīmijā, procenti matemātikā, kuras māca dažādā secībā. Viņi tiek uztvērti kā matemātikas vienība, fizikas vienība un ķīmijas vienība. Līdzīgi tāpat kā, teiksim, tā izpratne par to, ka tā rūsa uz žoga ir tas pats oksidācijas process. Un tam līdzīgi. Un šeit ir tas, ja varētu teikt skaļiem vārdiem izaicinājums, kādā veidā to saturu sabalansēt, un lai tajā rezultātā sadarboties skolotājiem un skolēniem, tas rezultāts arī būtu sapratni par kopsakarībām. Un tā varbūt arī mums, teiksim, un tad varbūt pēc gadiem 9 šī diskusija būtu pavisam savādākā gultnē. Un tas ir tas, kas pamatskolā šobrīd izdarīts vismaz dokumentu līmenī, un tas ir tas, kas jādara vidusskolā. Jo ir jābūt tai saucamai sabalansētai personībai, kas sastāv no 4 daļām. Ir jābūt valodai kā instrumentam, ir jābūt sociālo zinību blokam, eksakto zinību blokam un kultūras blokam, mūzikai, vizuālai mākslai, jo tikai tie 4 lietas kopumā veido tādu, teiksim, harmonisku personību. Tur jābūt visam sabalansētam, un tāpēc šeit tas līdzsvars ir jāatrod. Tā jaunā standartā to jau mēģināja tā iestrādāt. Vai ir vēl jautājumi Rīvžas kundzei tieši saistībā ar vidējo līnijā? Es mācos Latvijas Universitātē vēstures fakultātē, un man ir jautājums tieši par Latvijas vēstures mācīšanu. Vai tas tā būs, ka to Latvijas vēsturi mācīs atsevišķi, un kā notiks tā pārēja? Vai uzreiz, vai pēc pāris gadiem? Vai būs tās dažās skolās sākumā, vai kā tas vispār notiks, kā ir paredzēts? To es varu tā labi izstāstīt, jo es ar vēstures skolotājiem tikko Jēkabpilī. Un vēstures skolotājiem bija vairāk tādu priekšlikumu. Pirmais priekšlikums viņi ierosināja mainīt vēstures nosaukumu, vēstures priekšmetu nosaukumu. Tā kā vēstures priekšmetā ir 50% Latvijas vēstures un otra pusi ir pasaules vēsture, tad arī to priekšmetu nosaukt Latvijas un pasaules vēsturi. Tātad to priekšmetu, ko jūs mācieties kā vēsturi. Sakarā to, ka cilvēkam, tā skatoties uz to vārdiņu vēsturi, viņš nesaista viņu ar Latvijas vēsturi. Viņš domā, ka tur stāsta visu, ko citu, tikai ne par Latviju. Tas būtu viens viņa priekšlikums. Un otrs darbs, kas tagad ir uzsākts, tas ir ar Latvijas vēstures mācīšanu, jau kā atsevišķu priekšmetu mācīšanu. Un tur bija tā, ka pagājušā gadā Izglītības zinātnes ministrija bija ierosinājusi aprobāciju, jaunā priekšmeta aprobāciju 12 skolās. Un katru jaunu priekšmetu ieviešanu ir ministra kabinetā aprakstīta. Tur nevar tā, ka es tagad, kā ministrs pateikšu kā saka, nākošās pirmdienas, mēs sāksim mācīties jaunu priekšmetu Latvijas vēsturi. Tur ir jāiziet 3 lielie etapi. Pirmais tas ir standarta izstrāde, tad ir programmas izstrāde un tad ir aprobācija.
Un aprobācija 3 gadu garumā. Un bija paredzēts, ka aprobācija veiks 12 skolās Latvijā. Viņām jābūt ir lauku skolām un pilsētas, mazākuma tautību un latviešu, jābūt ir ģimnāzijām un vidusskolām un tā dažādās griezumā. Bet pieteicās 38 skolas un pēc tam vēl 2. Mēs nolēmām, ka mēs to aprobāciju taisīsim 40 skolās. Un vakar sanāca kopā ar šo 40 skolu vēstures skolotāju un sāku runāt par to, kā tas būs. Tā kā pēc ministra kabineta noteikumiem tātad ir izstrādāta standarta, ir izstrādāta programma un tagad sākās aprobācija. Un viņai ir jābūt 3 gadu garumā, kas salīdzina, vērtē un nāk tie skolotāji kopā semināros. Un tad pasaka, vai tas priekšmets ir jāievieš vai nav jāievieš un kā viņš jāievieš. Paldies. Pēdējo reizi, bet ir jautājums, vai ir vēl jautājums saistībā par vidējo izglītību? Nav. Teiksim, paldies Rīvšas kundzēs par šo tematu. Un kā nākamais, es gribētu aicināt arī no otras partijas pārstāvi izteikties par 3 galvenās tēzes attiecībā uz vidējo izglītību. Es labāk varbūt Krastiņa kungs, kurš varbūt šo jumu. Es vienkārši paņemšu mūsu programmu. Patiesībā pirmā lieta arī Tautas partija iestājas par obligātu vidēju izglītību. Tas nozīmē to, ka mēs pilnībā piekrītam tam, ka mums jāiet uz to, lai šī vidēja izglītība būtu obligāta. Jautājums ir, protams, teiksim, nav svarīgi, varbūt tas ir profesionāls izglītības posms vai vidusskola kā tāda, bet būtībā mums uz to būtu jāiet un tai virzībai būtu jābūt. Otrais, mēs uzskatām, ka ir svarīgi modernizēt visa veida mācību kabinetus, kas ir nepieciešamais instrumentārijs, lai varētu normāli apgūt šos priekšmetus, sākot no datorklasēm un turpinot ar dabazinību klasēm, kas jau ir iesākts. Trešais lieta, kas ir svarīga, ir profesionāla orientācija. Tas nozīmē to, lai mēs radītu iespēju gan pamatskolai, gan vidusskolai saulaicīgi saredzēt tās iespējas, kurš gribētu iet un doties. Jo šobrīd profesionāla orientācijai būtībā ir piešķirt ļoti maz uzmanību, vai arī tas ir darīts nepareizā veidā. Kas vēl ir svarīgi, mums rūp tie skolēni, kas ir patiesībā nesekmīgi. Kas izvēlās mācīties vidusskolā, viņam būtu jāzina geogrāfija, ekonomika, matemātika pats par sevi un jurisprudence. Paskaidrošu kādēļ. Ekonomika, manuprāt, māca racionāli domāt. Geogrāfija arī pretēji meitenes viedoklim mūsu globalizētajā pasaulē tomēr rada kaut kādu globālu skatienu uz pasauli. Un arī, kā tika minēts, kā Latvijas priekšrocība salīdzinājumā citām valstīm, varbūt, kad mēs zinām, pasauli zinām, kur atrodas, kur mazāk vai lielāka valsts. Nevis tā kā pie mums, teiksim, atbrauc cilvēki no Amerikas un saka, wow, jums nav globālais, nebūtu mūžīgais sasalums un jūs nebraucat ar kamunām. Un jurisprudence ļoti elementāri, lai cilvēks zinātu, ko pieprasīt veikalā un ko viņam vajadzētu dot veikala darbiniekam vai kuram citam. Es tā, teiksim, jūs esat jurists vai jūs kuru izglītības nozari pārstāvat, ko jūs studējat? Ekonomiku, ja? Patiesībā piemērs uzreiz par to veikalu, kas ir jāzina. To māca ekonomikā, tas saucamās patērētāja tiesības, bet tas ir sadaļā ekonomika. Bet es domāju, ka šī gadījumā ir tāds priekšmets sociālās zinības pamatskolā ieviests. Un šo sociālo zinību uzdevums ir panākt to, lai bērns mācoties pamatskolā saprastu tās pamatnorises, kas notiek sabiedrībā. Sākot ar ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un beidzot arī elementāro, teiksim, izpratni par veselību. Un es domāju, ka dziļākā detalizācijas pakāpē, es domāju, vidusskolā mums nevajadzētu aiziet, jo bieži vien, teiksim, šis biznesa ekonomisko pamatu uzdevums, kāpēc viņš izglīts atsevišķi, ir tāpēc, ka tomēr ir, ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā tiek uzskatīts, un tam arī būtu jākalpo kā stimulam, lai iedrošinātu jebkuru skolā nodarboties ar uzņēmējdarbību nākotnē. Tas ir saucamais, mēģināt ieauzināt uzņēmējdarbības garu. Un tas ir viens no šiem teiksim, mērķiem, kāpēc tās priekšmets ir vajadzīgs. Tas ir vienkārši tā reālajās. Tātad iepriekš diskusijā jūs vairākas reizes minējāt, ka, piemēram, vienādojot tos dabaszinātu priekšmetu bloku, varētu, teiksim, mazāk attīstīt
spējīgākos skolēnus, un atkal tie, kas nemācās, tie nemācītos arī tāpat, jebkurā sistēmā. Te man ir tāds jautājums, kā tad var, teiksim, samazināt analfabētas līmeni valstī, kā var, teiksim, veicināt šo sliktos skolēnu sekmīgumu, ja viņus izdala no sistēmas. Un tad atkal pretēji, tikko jūs teicāt, ka atkal nesekmīgie studenti skolēni ir jūsu prioritāte. Un minējāt Somijas piemēru, bet cik es zinu, Somija tieši ar to atšķirās, ka kā viņi skaidro savu veiksmīgumu, ka viņi cenšas pēc iespējas vairāk iesaistīt visus skolēnus vienādā sistēmā, balstīt izglītību uz studiju rezultātiem, uz personīgu attieksmi, un līdz ar to tieši tādēļ arī viņi izceļās ar savu veiksmīgumu. Tad kā panākt? Jā, šeit ir tā atšķirība kāda. Ja mēs runājam par to studiju, mēs runājot par tiem studiju virzieniem, tā ir saucamā sistēma vai tas rāmis, kurā darbojas jebkurš skolēns. Savukārt darbs ar, teiksim, šiem skolēniem, kam nav pietiekamas sekmes, ir tomēr individuāls darbs, kas jādara skolotājam skolas līmenī ar skolēnu, esošās sistēmas ietvaros. Tas nozīmē, ka būtībā, lai motivētu šo skolēnu iemācīt mācīties, tas nav atkarīgs tik daudz no priekšmetiem, bet atkarīgs no tā, cik saulēcīgi un kādas metodas skolotājs izmantos darbā ar šo skolēnu, kam nepietiekamās sekmes. Tas varbūt tāds ļoti kardināls piemērs. Ir mums viena profesionāla izglītības skola, kas slavena valstī ar to, ka viņa pāraudzina grūtos bērnus. Tas nozīmē, ka patiesībā tie, kas ir bijuši, varbūt ir bijuši uz ielas vai kaut kur, teiksim, klāņojuši, nav apmeklējuši skolu, viņi nonāk samērā tādā brīdī, ka viņus tur uzņem, viņi nonāk samērā stingrā režīmā, kur viņi dzīvo patiesībā, stingru, teiksim, kopmīļa dzīvi, kur patiesībā viņiem neļauj, teiksim, klāņot un nodarboties citām lietām. Tā ir pavisam cita, varbūt, apmācības sistēma, kas viņiem ļauj, varbūt, atgriezties, iemācīt mācīties. Ja? Vai, teiksim, nesakmīgie skolēni, kas notiek parasti skolā, kur ir tā problēma? Visi slavē skolotājus, kuriem ir ļoti labi olimpiāžu uzvarētāji. Viņiem par to maksā prēmijas, ja skolā labas sekmes, skolotājiem maksā prēmijas. Bet es nezinu daudz skolas, kas varētu, teiksim, motivēt savus skolotājus par to, ka lūk to skolēnu, kam ir, teiksim, bijis 2 vai 3, viņš tajos priekšmetos, viņiem ir jāmācās, viņš ir iegūst, teiksim, labākas sekmes. Bet, lai to panākt, tam nav nekāda nozīme priekšmetu kopumam, tas ir konkrētā skolotāja darbs, lai panāktu to, lai skolotājs un varbūt citi cilvēki ar viņu strādāt īpaši, lai viņi pamēģinātu izvilkt, pievilkt citu līmeni. Ja? Un tur nav tiešā veidā sakars ar priekšmetiem kā tādiem. Piedāvāties risinājums, ko jūs varētu mainīt lietas labāk, lai nebūtu tādi nesekmīgie skolēni. Tas ir saprotams, ka tas ir, taču es domāju, ka arī lielais skolēnu skaits varētu būt kā viens no faktoriem. Otrs vēl arī tas, ka noteikti zināšana daudzums ir jāiemāca, un viņš nedrīkst vairs kavēties atpakaļ pie vecās vielas. Redzot, ka nav izpratuši tomēr visu, un ir vēl virkni citu jautājumu, kas ir jāapskata, lai risinātu šādu problēmu. Es tāpēc esmu izdomājuši tādu, ko varētu būt ar skolotāju palīdzību. Tas arī skolu pēc stundām, pagarinātā dienā, kad viņš strādā tieši ar tiem, kam ir tās grūtības. Un tad varbūt tas skolēs stundās varētu vairāk strādāt ar tiem, kas ir izcili. Jo man diezgan grūti ir. Es no vienas puses saprotu to, ka mums 5% ir beidz ar liecībām 9. klasi. Un, lai gan tad drusku samazinās tas cipars, bet tomēr viņš ir liels. Un faktiski tiešām valstī būtu jādomā par to, lai katrs varētu sekmīgi mācīties. Un daudz bērnu vecāki ir īri aizbraukuši, viņi atstāti pie bērnu vecmāmiņām un māsām un brāļiem. Un vispār cilvēki ir aizņemti, viņiem nav laika par saviem bērniem varbūt strādāt. Un tad vienīgais ir, kad mums ir tā pēcskola. Un ka tas ir, un šis amats būs atmaksāts no Eiropas līdzekļiem. Viņš tiks ieviests taisnību, lai palīdzētu tiem, kam iet grūtāk. Rubies jau Viņai palīdz. Jā. Jā, var sakot, kurš var tur tas atbild. Tā ir sākot. Tad paliekam pie šī varianta? Jā? Laikam 5 bija. Paldies.
kā slodzi. Patiesībā varbūt ne gluži 3 lietas ir nepieciešams, bet tas, kas būtu vajadzīgs, ir katras partijas, teiksim, vīzija par to, kā jūs uzskatāt, kā, teiksim, vai studenti studē pietiekami daudz, pietiekami, kā teiksim, ir kāds lekcija apmeklējums, cik daudz būtu jābūt pastāvīgiem darbam, vairāk, mazāk nekā tagad, kā šobrīd, un ja būtu kādas veicamās izmaiņas, tad kā tās sasniegt. Paldies. Ņemot, protams, vērā esošo situāciju, esošo likumdošanu un to, kā tam vajadzētu būt, vai, teiksim, jūs uzskatāt, studenti studē pietiekami daudz, varbūt mēs slaistamies vai kā, un jebkurā gadījumā kā ko labot vai mainīt, ja vispār. Paldies. Tā kā tagad ir palielināta privāta augstskola, ja? Un redziet, cik tur vienkārši tam studijas slodzē. Tur pasniedzēji saka, mēs jums dodam iespēju mācīties. Mēs jums dodam to, ko mēs zinām, ko šī augstskola var dot, tas viss jums tiks iedots. Vai jūs to ņemiet pretī? Tā nav mūsu darīšana. Ja jūs vecāki ir ar mieru maksāt, lai viņi maksā un jūs nemācāties. Un tur viss ir atrisināts, bet tas nenozīmē, ka jūs šo izglītību varat nopirkt. Nevarat. Jo jūs varat nopirkt zināšanas. Un zināšanām jums ir jābūt. Kā jūs attiecaties pret tiem zināšanām? Tā ir jūsu darīšana. Un īstenībā, ziniet, kad es paskatos uz sabiedrību un uz konkurences sabiedrībā, es teiktu, ka tā attieksme ir pareizi visur. Nedrīkst pārvērsties augstskolu pasniedzēji par tādiem bērndārza audzinātājiem, kuriem jāskrāja pakaļ studentiem, jāmeklē, viņus jāmāc un kaut kādā veidā jāpiespiež viņiem mācīties. Viņiem jādod vislabākās iespējas. Bet cik viņš mācās? Tiešām tas vairs augstskolās nav pasniedzēja jautājums. Un tāpēc es domāju, tā konkurence ir jāiemācās jau no šī brīža, jo mēs konkurējam pasaulē, kur, manuprāt, rīz būs tur 7 miljārdi cilvēki. Ja? Un ja Ķīnā šobrīd vienā gadā saražo 300,000 inženierus, tad ir jāizdomājas par to, ka globalizācijas apstākļos mēs vienkārši konkurēsim ar šiem Ķīnas inženieriem, ar šiem Indijas inženieriem un ar visu pasauli. Un te nu ir vienkārši joki pie malas, te ir vienkārši jākonkurē. Un tā konkurence nozīmē, kad ir jāpieņem amerikāņu spēles noteikumi, kad ir jābūt gatavam ļoti nopietni konkurēt un darboties šajā pasaulē. Un no visas tās izglītības sistēmas jūs pēc idejas variet prasīt tikai vienu iespējas pārējai. Iespējas ir. Ka pirmā lieta, ko mēs uzskatām, kad ir vajadzīgs palielināt vai patiesībā piedomāt valsts līmenī par šīm prakses vietām studiju laikā, par, teiksim, šo normālo praksi. Un otrkārt pilnībā pievienojas Emša kungam, jo patiesībā, ja mēs palasītu jebkuru studiju programmas aprakstu, viņš jau ir ļoti labs. Jautājums tikai par to, kā tad reālajā dabā notiekās tā vienošanās ar studentu un pasniedzēju. Tu netraucē, teiksim, students netraucē pasniedzēju un pasniedzējs netraucē studentu. Un tā nerakstītā vienošanās patiesībā kaut kādā brīdī rada tās problēmas. Un vēl, teiksim, mums bija diskusija ar Uldi, un tas vienkārši retorisks jautājums. Kāpēc tie studenti, kas nemācās, kāpēc viņi tomēr šo augstskolu pabeidz? Un droši vien šī gadījumā arī, teiksim, nav arī, teiksim, šī augstskolas tāda samērā tāda mīksta attieksme pret tiem, kas patiesībā nav cienīgi šo diplomu saņemt. Un šeit, manuprāt, nav tik daudz problēmas saturā, bet tīri kā to reāli dabā īstenot. Un šeit, manuprāt, ir viena būtībā arī studentu pašpārvaldes lieta, ko es zinu, laiku pa laikam ir cenšies to darīt, piespiest pacelt šo studiju kvalitāti dažādiem līmeņiem. Un ir vēl viena lieta, kas ir mūsu programmā ierakstīts, un es domāju, tas tiešām arī varētu zinām efektu dot, veidot augstskolu reitingu. Pēc zināmiem parametriem augstskolu reitingu, kas visiem pieejams. Vai augstskolu studiju reitings, pēc kura te varētu pateikt, ko ta konkrētā studiju programma dod laukā. Jo šobrīd paskatoties kaut kādos izējas rādītājos par to, kas tad tur notiek pēc tās augstskolas, šobrīd būtībā nav. Es zinu to, ka viens pētījums šī jautājumā notiek, bet viņš rezultēsies arī tikai pēc gada, un tā var patiesībā arī redzēt kaut kāds rezultāts. Pie tā teiktā es varētu piebilst to, ka vēsturiski, ja tā paskatās atpakaļ kādu laiku, tad augstskolās bija lielāks īpatsvars tā laika, ko students pavadīja auditorijā.
Un dažas augstskolas pie tā vēl turās, kad lielāks īpatsvars ir auditorijā, bet Latvijas universitāte ir gājusi tādu brīvu soli, kad tās autorija nodarbības ir mazāk un lielāks akcents ir uz studentu patstāvīgo darbu. Kāpēc tas tā ir? Tad, kad sāk braukt pie jums uz akreditācijām neatkarīgi eksperti, pirmā lieta, ko viņi norādīja, kad mēs strādājam ar studentu par daudz, ka nav studentam laiks patstāvīgam darbam, kad studentu uzdevums tas ir patstāvīgi strādāt, un mācību spēkam būtu jāakcentē grūtākās vietas vai tāds koptēls jārāda par šo te priekšmetu, ko viņš māca. Un tad notiek arī šī te pārgrupēšana, var sakot, samazināja tās stundu skaitu, kas ir auditorijās. Bet viena lieta ir tāda, varbūt, kas mums nav līdz galam atstrādāt, un iespējams, ka tas rada arī kādu problēmu, ir tas, ka ārzemēs mācību spēks stingrāk pārbauda to, ko viņi uzdevuši patstāvīgam darbam. Un es biju tagad prezidenta vizītē Lielbritānijā, un mēs bijām Kembridžā, un bijām Londonas universitātē, un vienā un otrā vietā mācās mūsu studenti. Daļa ir ar Sokrātes Erasmus programmu aizbraukuši un turpinājuši tur studijas maģistratūrā, piemēram, viens puisis mācās doktorantūrā. Kembridžā ir 13 mūsu studenti, un Londonas universitātē ir 9. Un daži tāda, no Daugavpils viena meitene, viņa aizbraukusi pa auklīt, sāk strādāt, un tā ģimene rosināja, lai viņa iet vakarien mācās angļu valodu, un viņa tagad studē tur. Un ko viņi saka, vai ne, tā atšķirība ir tā, lekcijas ir tāpat kopā, apmēram 150-100 studentiem, citur par 250, no kādā fakultāte. Bet tā atšķirība ir tāda, ka reizi nedēļā pa 3 studentiem viss ir sadalīti, un viņi tiekās ar mācību spēku. Un tā ir saruna. Un saruna par to, ko tu tajā patstāvīgajā darbā, kas tev bija jāizlasa. Un faktiski vērtē to studentu galvenokārt pēc šīm te sarunām. Kā tu proti argumentēt, kā tu proti atbildēt, kā tu proti parādīt to, ko tu pats esi izlasījis. Bet šī posma mums nav liekas pietiekuši. Tā. Skeptiski to skatos. Jūs sakiet, ka mums iztrūkst tas posmiņš, teiksim, pasniegšana. Kāpēc jūs tā domājat? Jo lielākā daļa studenti arī pēc lekcijām ļoti daudz strādā pie tām, viņiem ir sagatavošanas visādi darbi, kas arī ir, teiksim, kursā kopējais darbs vai kaut kāda citas prezentācijas semināri, kur notiek apspriedes un pēc tam tas tiek viss pasniegts. Tas ir arī ļoti liels darbs, tas tiek patērētāts. Kāds tā ir augstskola? Turība. Tur ir semināri, ir lekcijas un ir semināri vai laboratorijas darbi, un tur, kur laboratorijas darbi un individuāla atstrādāšana, tas tur jau viss tā notiek. Bet sociālajās zinātnēs mums paliek semināri, un semināri 40 cilvēku reizē, un dabīgi, ka katrs tur nevar runāt. Un šis individuālais darbs starp pedagogu un mācību starp pedagogu un studentu, jo lielāks studentu skaits, jo tas kontakts ir mazāks. Viņi ļoti to kontaktu uzsver, ka tas ir svarīgi, lai katrs students varētu diskutēt, argumentēt, prast pierādīt, prast argumentēt, prast vai ne, tātad uz šo te akcents tiek liekts. Un manuprāt, tas man personīgais viedoklis, ka mums tas tiek darīts par maz. Tur, kur ir lielas studiju plūsmas, tur, kur, piemēram, varbūt tā grupiņa ir, piemēram, ārsti, mūziķi, mākslinieki, kuri jau pēc būtības mazāk grupās, tur tā problēma nav. Vēl viens jautājums, atgriežoties pie bibliotekām. Jūs uzsvērāt to, ka studenti kā mazāk apmeklē bibliotekas. Tad es vēlētos varbūt laust jūsu stereotipu domāšanu tādā kontekstā, kad par cik mums ir plaši pieejama literatūra, kas arī ir bibliotekās, neņemot vērā, teiksim, vecās kaut kādas grāmatas, tās var paņemt un nokopēt un strādāt mājās. Nav obligāti jāsēž bibliotekā. Tā ir tas drausmīgais jautājums tieši par cik daudz studentiem jāmācās un tā tālāk, bet drīzāk lieta ir kaut vai akadēmiskā korupcija, tas ir arī iekš profesoriem, viņa iekšējie bariņi, kā viņi izvēlās profesors, arī kā viņi novērtē studentus, kas studentiem ir jāizpild, lai noliktu eksāmenu, vai viņiem kaut kas ir jāizpild. Un tā ir arī pedagoģiskās metodas, kādas tiek pielietotas augstskolās.
un attieksme, kuru rada pret studijām. Un es, piemēram, esmu absolūti pret tādu attieksmi, kā, teiksim, tika pieminēta šeit, ka ir jārada tikai iespējas, un tad ir tālāk vienalga, vai ja jūsu vecāki maksā, tad jūs studējat, ja ne, tad maksājat un nestudējat. Nu, es nedomāju, ka tas ir uz izaugsmu veicinošā attieksme. Paldies. Tad ne vairs ar pionieru nometnes metodēm, ja? Un ne vairs ar šādu tipu metodēm, ka tur jums ir, ja jums tiek dotas iespējas un jūsu iespējas tiek novērtētas, tad ko šais cilvēks šai valstī vēl vairāk grib? Ja jums ir iespējas, es saku, tad es piekrītu visam tam, kur jūs teicāt, ka vēl iespējas ir ierobežotas un ka nav tās kvalifikācijas, kur runājam par veco profesūru, vai ne runājam par... Jā, bet tomēr, vai ne, tā ir problēma. Es piekrītu tam, es esmu biologs, es zinu, vai ne, ka visu cieņu maniem pasniedzējiem, bet es beidzu 75. gadā, bet viņi vēl šodien strādā daudz, ne, un tas rāda drusku, tā. Problēmas, vai ne, ka tomēr varbūt ir kaut kas būtu jāmaina tā. Tur var visam piekrist, ka mainījušies ir mācība, visu tā tehnika, tā intensitāte un visu tā tam līdzīgi. Bet saprotiet, tas ir tas pats jautājums, ko no valsts gaida. Daudz gan gaida no valsts, es ceru, ka ne jūs esat no spicas cilvēki, gaida, ka valsts atrisinās jūsu problēmas. Es jums te kā vecs politiķis pasaku, aizmirstiet. Valsts var tikai dot iespējas atrisināt šīs problēmas. Bet jāatrisina, viņas ir jums. Ja jūs neesat pilnīgi šitais, vai kaut kā citādi, garīgi, vai fiziski traumēt cilvēks. Saprotiet, un es vēlreiz saku, tā konkurence ir nežēlīga. Visi tie, kas domā, ka būs galdīgi klājies, viņi kļūdās. Viņi kļūdās, un arī izglītības sistēmā viņi kļūdās. Ja? Un es ceru, ka jūs neesat starp tiem, jo es esmu tik daudz saklausījies ar šos jauno cilvēku filozofijas un kāpēc jāmācās vispār. Paskatieties, kurš Latvijā dzīvo labāk, vai ar izglītību, vai ar bez izglītības. Paskatieties uz lieliem biznesmeņiem, ne viņiem izglītību, nekādu, bet paskatieties, cik naudas viņiem daudz un nekā viņi dzīvo. Viss tas ir bliķis pilnīgs, ne? Tie ir izņēmumi. Bet zināšana bāze ir tas, kas to valsti vedīs uz priekšu un kur būs visa tā valsts attīstīsies. Un tāpēc vēlreiz es saku, galvenais prasiet iespējas, bet neprasiet, lai kaut kā tās iespējas jums ar varu piespiež realizēt. Jo tas nenotiks, tā sabiedrība nav tā konstruēta, tad mums vajadzēja palikt sociālismā. Tad nebija ko taisīt mums neatkarīgi. Ja? Tad mēs varējām sociālismā tur par visu pagādā. Fidels vēl ir palicis, varam braukt uz turieni, viņš par visiem gādā. Baltkrievijā te mums ir Lukašenko tūmā, viņš par visiem gādā. Tā ir cita sistēma. Šajā mūsu sistēmā katrs gādā par sevi. Katrs par sevi. Un valsts gādā par visu iespēju. Un tā ir milzīgi jāsaprot šo lietu. Tā ir smaga. Tā ir. Un daudzi mums pārējot no šīs uz Latvijas neatkarīgi, neaptvēr, ka tagad tā būs. Neaptvēr un domā, kur palika visi valstis pie labumi, ne? Nav vairs, ne? Skarbais kapitālisms, kā daži saka. Bet tā ir. Ja, tā kā konkurence šai daļai ir jāpieaug, ar šo konkurences spēju palielināt, pēc iespējas daudzāk to cilvēku konkurences spēju palielināt. Kamēr valsts nav spējīga, tikmēr jāsaka paldies, kad ir šī iespēja. Ne? Bet tas ir jāpalielina, bet es nekad negribētu, ka mākslas augstskolas vispār beidz eksistēt. Es domāju, ka tas ir pareizi, ka viņas ir. Tas atbildes un jautājums ticu. Ticība vai neticība ir, gribētos ticēt, bet kaut kā
Tas arī ir visās bezmaz darbvietās. Ja vajag, tad arī vairāk par 30. Es domāju, ka šie cikli noteikti nav viendabīgi. Kāds ir vidējais, nezinu, man šķiet, ka nebūs tik daudz tomēr, jo atšķirībā no citiem mēs esam spiesti strādāt, es tā saprotu. Remša kunga teiktajā man nedaudz pārsteidz šīs variācijas starp liberālismu un noskaņām attiecībā uz augstāko izglītību un protekcionisma noskaņām attiecībā uz lauksaimniecību. Kaut gan varbūt izvalkot vidējo, tad arī tur sanāk centriska partija. Es drusku pēc komentāru. Tiešām īsti. Un ļoti īsi. Ja jūs ejat spēlēt bridžu, es iesaku nespēlēt zolīti. Un ar to pašu partneri. Un ja mēs Eiropā esam iestājušies spēlēt Eiropas noteikumus, tad nepārmetiet man par Eiropas noteikumu. Mums mazliet arī mēģināt. Ja tas, par ko mēs tagad runājam, piekrīt, tad ir process. Mēs tagad apspriežam procesu, kā nonākt līdz tam gala rezultātām, ko it kā grib. Jo tas, kas ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs produkts, kas iznāk ārā pēc augstskolas un kurš spēja ielausties tirgu, kurš ar Mada Remšu konkurēs, kas cīnīsies. Un šobrīd tātad vispārēja analīze ir parādījusi, šis produkts vēl tik spēcīgs nav, kā mums gribētu. Un tad ir jautājums, ko dara valsts. Un noteikti ieskaitot vidējo izglītību, tur var runāt par to, ka tur jābūt ļoti spēcīgai valstiskai iejaušanās. Tā kā tās lietas ir tomēr stipri dalāmas, bet es aizrāvos ar to produktu, kas man liekas, ka mēs tagad esam ļoti dziļi tādā procesa analīze. Tad man ir vienalga, kā tā studijas lodze, kā darba devējām no 91. gada izņemot 2 gadus saimā. Ja? Man neinteresē. Tas ir augstskolas lūdzu, Rīvas lūdzu uzdevums darīt. Man interesē tas, kas iznāks ārā, lai jau nevis būtu jāsāk mācīt students, kā šobrīd ir ar daudziem ekonomikas studentiem un tā tālāk. Bet es arī pieņemu darbā. Bet būtu spējīgs diskutēt, būtu spējīgs iekļauties visas iespējas. Tā kā cīņa par sevi, domāju, sāks kaut kur augstskolā, bet es tik radikāls neesmu. Man šķiet, ka tomēr ar to 1. 2. kursu kaut vai no atmiņām par savu jaunību druscītiņu vajag pasekot līdzi, man šķiet. Bet kaut kur sākot ar maģistru, un tā ir cīņa par to, lai uzvarētu. Jo par labākiem jau arī mēs nekad nebūsim, ja nebūs cīņa. Un man šķiet, ka, ja runā par vēsturi un tām eksaktajām, vienkārši tas lobijs uzvarēja. Vēsturnieki un ģeogrāfi tajā 90. gados uzvarēja. Tāpat kā tagad draudēja uzvarēt viedoklis, kā vajag vēl vienu priekšmetu Latvijas vēsturi. Tā kā viss ir ļoti subjektīvs, un jūs sakāt valsts, tad valsts arī ir subjektīva cilvēka. Kur tajā brīdī to valsti vairāk vai mazāk kaut ko var ietekmēt. Tā kā cīnaties, lai jūs jau drīzumā ietekmētu valsti, un tāds ir katra uzdevums. Es vēlreiz atkārtošu jautājumu. Tas, ka es iegūstu, piemēram, augstāko izglītību dabas zinātnēs, vai ieguvējs esmu es vai valsts? Tas jābūt abiem. Jābūt ieguvējiem abiem. Valsts, ja grib vispār pastāvēt, tad viņai esi vajadzīgs tu, un ja tu gribi pastāvēt, tad tev vajadzīgs dabaszinības. Tā kā, ja valsts ir, teiksim, vadītāji, tajā brīdī to nesaprot, ka tu esi vajadzīgs, un tad brauc parasti projām. Tā kā. Izglītība ir sociāls labums. Tas nozīmē, ka izglītība ir labums visai sabiedrībai, neapšaubām, un katram individam un visai sabiedrībai. Un tāpēc lielākā daļa Eiropas Savienība arī atbalsta augstāko izglītību, un augstākā izglītība un vidējā izglītība, protams, pamatskolas izglītība ir valsts pilnībā atbalstītas. Bet mūsu tās jaunās valstis, faktiski mums visās ir tas ceļš iet ar ļoti maziem izņēmumiem, kur ir privātās augstskolas, tātad cilvēku atbalstīt, cilvēku maksāt augstākā izglītība un valsts finansēt. Lietuvā nav privātās augstskolas. Lietuvā ir tikai valsts augstskolas. Vēl tādas 2 valstis ir. Bet citur visur tātad ir
valsts finansēts un ir paši cilvēki finansēts. Un te tas jautājums, cik lielā mērā valsts palīdz tiem, kas paši finansē, un kā viņus atbalsta savu iespēju robežās, un cik liela tā daļa ir, kas ir budžeta finansēts. Un Zaļo zemnieku pārliecība ir tāda, ka tā mums ir tas ierakstīts, kad mēs esam par budžeta vietu palielināšanu. Tātad tā valsts atbalsts būtu lielāks. Tas neizslēdz, protams, arī to, ka tās stipendijas varētu būt palielināts, bet budžeta vietu palielinājums tur stingries, tad valsts atbalsts ir palielināts. Tā. Nevar tālāk iedomāties individu bez valsts un valsts bez individu. Man liekas, tur nekas nesanāk. Var jau globalizācijas tagad apstākļos skatoties, protams, un arī skatoties, kā cilvēku migrācija notiek, var jau arī šo izglītības procesu skatīt kā tādu individu procesu. Un teorētiski tas ir iespējams. Es domāju, ir iespējams arī tā skatīties. Ka mūsu cilvēki brauc kaut kur mācīties ārpusē, savus mērķus saist ar citu valsti, tad ar šo valsti nav nekāda sakara. Un mums bija arī tāda pieredze, kad šeit Latvijā brauc no citām valstīm mācīties un arī kā nesaistījās ar šo valsti nekādā veidā. Es nezinu, bet tā nopietni runājot šajā auditorijā, kur mēs esam, es uzskatu, ka tas ir viens un tas pats. Velkot, ka tas ir apusē izdarīgs darījums. Valsts kļūst stiprāk, individs kļūst gudrāks, līdz ar to konkurentspējīgāks un turīgāks, līdz ar to nacionālais koprodukts aug, līdz ar to dzīves standarta aug, tad ieguvēja jābūt. Vienīgā man ir problēma, ko mēs nepieskāramies šodien šajā pirmā jautājuma sakarā par vidēju izglītību, ka mums ir divas, mēs to jautājumu vispār neapspriedām, ka mums ir divas informatīvās telpas, un ka mēs programmā, ko mēs liekam, ka tā otra informatīvā telpa, viņai pakāpeniski krieviski runājušai informatīvai telpai jāpāriet šajā latviskajā informatīvajā telpā, jāintegrējās, un es saucam par integrācijas politiku. Un šajā sakarībā es redzu atšķirību no tajā jūsu uzdotajā jautājumā, ka daži, kas mācās šeit tīri un vienīgi krievu valodā, iespējams savu izglītību neidentificē ar šo valsti. Un tad jūs jautājums varbūt ir tāds, ka šie individi ir šķirt, ka viņi mācās tikai priekš sevis, nevis priekš šīs valsts. Un šī valsts viņam principā ir sveša, dažiem pat naidīga. Un tad tā ir problēma. Un es domāju, ka tā problēma ir jānovērš, tāpēc mēs arī par to integrācijas procesu un par to, ka latviešu valodā pēc vidusskolas ir visiem jārunā tik tālu un jāpārzina lietas, lai viņi varētu mācīties arī latviešu augstskolās un tālāk integrēties šajā latviskajā dzīves vidē. Tā ir ļoti svarīga tāpa, lai mēs saglabātu savu nacionālu identitāti. Veselības apdrošināšanu un kopmītnēm. Ja? Un faktiski tie visi ir jautājumi, kur pa katru varētu runāt. Un visi tie ir arī jums ļoti būtiski jautājumi. Un, ja mēs tās skatāmies tādos tādu liels blokus, man šķiet, ka acīm redzot, kad es varētu teikt, kas ir tie būtiskākie, man liekas, tā būtu stipendija, kredīti un kopīgi. Varbūt tās, kad pārējie kolēģi man atkal var papildināt. Runājot par pirmo stipendijām. Tātad šeit jau mēs esam saņēmuši no studentiem, no ULDA koncepciju, kurā ir tātad iestrādāts, ka visi budžetas studenti saņem stipendijas. Visi budžeta studenti saņem stipendiju. Un stipendija ir 130 latu liela, tātad tā ir atbilstoša minimumam, sociālam minimumam. Un tāpat tiek palielināta stipendija un cilvēku, kas saņem maģistrantiem un tāpat doktorantiem. Un tā kopējā summa nākošam gadam
tātad būtu 40 miljoni, kas ir vajadzīgi, lai mēs šos visus uzstādījumus beigtu. Nu, un tad man jāsaka tā, ka kopumā atbalstot studentu vēlmi palielināt stipendijas, man teikt tomēr vairāk jautājumu. Un pirmais jautājums tāds ir, ja mēs tagad visiem studentiem, visiem budžeta studentiem, visiem maksāsim 130 latus, un tai koncepcijā tas arguments, kāpēc tas tā jādara, ir, ka tad tiks palielināta kvalitāte, jo studenti nestrādās. Vai tas, un tad es atceros, kad doktorantiem palielināja par 150 latiem no Eiropas struktūra fondiem stipendijas. Un jāsaka tā, ka manā universitātē neviens no darba neatteicās. Visi turpināja strādāt. Tad ir jautājums, vai studenti nestrādās, saņemot tos 130 latus. Un otrs jautājums ir, kā tad ir ar konkurenci? Jo katrā vietā jau ir vajadzīga drusku konkurence, vai tad tie visi 100%, vai visi 100% saņem, tad kāda ir konkurence. Un trešais jautājums ir, ja mēs maksāsim visiem bakalaura studentiem, tātad 25 000 mums ir, nu kāda apmēram 20 000 ir bakalaura studenti. Ja mēs tagad maksāsim pilnīgi visiem budžetu un maksāsim arī stipendiju, kāda ir garantija, ka pēc tās augstskolas beigšanas tas pilnīgi apmaksātais students, jaunais speciālists, neaizbrauks strādāt uz Skotiju vai Īriju vai vēl kaut ko citur. Tādi man būtu jautājumi jums. Un tāpēc es domāju, tiem studenta darba rezultātiem. Stipendija nevarētu būt kā pabalsts, bet stipendija un, teiksim, pārējais sociālais nodrošinājums ir viens no instrumentiem, kādā veidā panākt valsts prioritāšu īstenošanu augstākā izglītībā. Nesasniegt 100%, jo tad tur zudīs viss tas mehānisms. Otra lieta, ko gribēju pieminēt par to transportu, jūs tur negribējāt to apmaksas sistēmu. Nu, tā apmaksas sistēma ir vajadzīga ne tāpēc, ka to kāds grib vai negrib, bet tāpēc, ka mēs dzīvojam tirgus ekonomikā un tāpēc, ka pārvadātāji, viņiem ir vienalga, vai jūs esat students, pensionārs vai vienalga jūs vietu aizņemat un viņiem nav par to vajag. Un līdz ar to, kāds ir norēķināšanās mehānisms, vai viņš ir efektīvāks vai neefektīvāks, tā ir cita lieta, bet pilnīgi ir jāizmirst tāds jēdziens, ka varētu būt, ka kaut kāds pusdienas ir par brīvu. Nekas nav par brīvu, kādam par to ir jāsamaksā, jā, un kādā veidā samaksātam transporta pārvadātājiem. Tas ir diskutējums jautājums, bet tas, ka viņiem ir jāsamaksā, par to gan nav ne mazāko šaubu, ja, jo pretējā gadiem mums visu tautsēmniecību brūk kopā, ne? Tā kā tajā ziņā ir skaidra lieta. Un viss tās valstis, kas ir aizgājuši uz tā saucamajiem brīvajiem pārvadājumiem, viņas pārmaksā, jo tāpat samaksā par šo pakalpojumu, bet tikai vairāk nekā tie pakalpojumu ņēmēji šo pakalpojumu ir paņēmuši. Tātad tas ir neizdevīgi valstī. Nu, citiem vārdiem sakot, mums ir jāmēģina to efektīvāko mehānismu ieviest. Tā kā tas tikai par to brīvbiļetēm. Un kopumā ņemot, ja kāda... Vēlētos komentēt šo stipendiju jautājumu. LSA izstrādātā koncepcija paredz, ka bakalaura līmenī stipendijas saņem tikai 80% no visiem studentiem, kas studē par, tieši ar domu neiebraukt respektīvi, galvenā doma ir tieši neiebraukt pretējā grāvī, jo, kā mēs redzam jau programmās, kurās ir maza konkurence par budžeta vietām, studentiem nav lielas motivācijas cīnīties par šīm vietām vai cīnīties par labākām sekmēm un iegūt labāku izglītību. Maģistrantiem un doktorantiem visiem. Jo šajā gadījumā jau runa ir par cilvēkiem, kas pilnīgi skaidri zina, ko viņi grib. Uz maģistriem neiet tikai tāpēc, ka visi tā dara, kā mēs redzam arī pēc statistikas. Un, šajā gadījumā es domāju, ka par konkurenci nebūtu jāuztraucas tieši bakalaura līmenī. Mēs šo problēmu ļoti labi apzinājāmies, un tieši tādēļ mūsu variants paredz 80% no bakalaura studentiem. Par to aizbraukšanu tas izskanēja jau dienā. Tā galveno doma ir tāda dienā, šis jautājums grozījās ap studējošo kreditēšanu, kas nozīmē, ka dod kredītu un ar nosacījumu, ka viņš paliek Latvijā, kredīts tiek dzēsts.
Šajā gadījumā to var tikpat labi pagriezt otrādāk, dodiet budžeta vietas, dodiet stipendiju, ja viņš aizbrauc prom, prasiet, lai dod naudu atpakaļ. Jautājums nav par to, vai ir iespējams garantēt, ka viņš paliek Latvijā, jautājums par to, kura pieeja viņam ļauj labāk apgūt izglītību. Šajā gadījumā tā noteikti būtu studēšana par valsts budžeta līdzekļiem, kas viņam samies. Jā, bet kā mēs redzam, teiksim, mēs pirmkārt jautājums ir par termiņiem un nosacījumiem šiem līgumiem, otrais jautājums ir par dažādām nozarēm. Viena lieta ir, teiksim, ņemt studēju kredītu un studējušā kredītus nozarēs, kurās ir augsts atalgojums un kurā nozare, teiksim, izskatās, ka turpinās strauji attīstīties, teiksim, informācija, tehnoloģijas un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā, teiksim, skolotājiem ir stipri jāpiedomā, vai ņemt studiju kredītu, zinot viņa attiecīgi algas un zinot viņa iespējas tuvākajos gados atmaksāt šo kredītu. Un šajā gadījumā viņiem daudz izdevīgāks būtu papildus valsts budžeta vietas. Kā mēs redzam, budžeta vietu pārdalīšana kopš 2000. gada ir paredzējusi arī skolotājiem atņemt budžeta vietas, nevis pielikt klāt. Maģistrantiem 2-kāršots iztikas minimums un doktorantiem 4-kāršots. Liekas fantastiska summa, ņemot vērā doktorantu niecīgo skaitu, absolūtā nauda, ko prasam, teiksim, priekš doktorantiem, tas ir piliens jūrā tiešām. Nē, es šobrīd tikai par doktorantiem vienkārši precizēju, bet kas attiecās par to, vai mums, teiksim, vajadzētu vai nevajadzētu atbalstīt šādā veidā, padomājam, tad tiešām mums ir 82% bakalauru, viņi ķeksītim beidz savas studijas vienalga kādā veidā, saņem diplomu, pēc tam daļa tikai aiziet uz maģistrātūru, un varbūt ir kāds trakais, kas tomēr līdz doktorantūrai nokļūst. Un vienīgais veids savukārt, kā mēs varēsim panākt to, ka mums ir 400 doktoranti, ir kārtējo reizi pamazinot prasības promocijas kārtībā. Paldies. Dosiet studentiem 120 latu, teiksim, stipendiju, bet viņi jālās strādāt vēl pie reizes. Protams, tāpēc, ka mūsdienas izglītība maksā, un lai tu konkrēti tirgu, tev par to ir blakus vēl jāmaksā. Un kāda būs jūsu rīcība? Vai jūs neiesiet strādāt un konkurēsiet bez nekādas, teiksim, izglītības? Es domāju, tā, ka droši vien, ka es finansējums, tad tas ir pirms pedagogs palielināts, pasniedzēja augstu no septembra palielināts. Patiesībā studenti ir tie, kur ir palikuši pēdējie, un kopš 95. gada nevienam tas tā īsti tā kā nevar uztrauc. Manuprāt, es domāju, ka varbūt tiešām var vienkārši nedot papildus finansējumu, bet izlikt karogu, brauciet visu projām zīrīgi. Paldies! Pieminēja arī, un es tagad esmu noprecizējis arī šo te atbildu uz jautājumu, ko jūs uzdevāt par to, ko jūs pēc beigšanas brauksiet sēnes lasīt vai strādāsiet Latvijā. Ar Zviedrijas salīdzinājumā jūs taču zinat droši vien, ka mūsu nodokļu apmērs ir 40% no saražotā lata, 40%, un ka Zviedrijā viņš tuvojas pie 70, virs 60. Tad viņi vispār, gan arī viss maksā budžetā un būs. Ja mēs varam vienoties, ka vajag 300 latu stipendijas jebkuram, tad mums ir nodokļi arī gal galā jāpaceļ no šiem 40 uz Zviedrijas līmeni, un tad būs viss, jo tā problēma jau visu to sabalansēt lielo ekonomiku, lai dabūtu maksimālo rezultātu. Un nobeigumā es tagad noformulēju to atbildi, ar ko es gribētu arī teikt ar ekonomisko pieeju. Kad jūs pabeigsiet savu šo te augstskolu, jūs esat ieguvis kaut kādu tirgus vērtību. Kaut kādu, es nezinu. Un tad ir jautājums, vai jūs viņu pārdot varat vai nevarat pārdot. Un ja nevarat, tad jāsāk analizēt, vai ir problēmas bijis izglītības līmenī, jo jūs esat pārāk vājš ar tām savām zināšanām. Vai kaut kas nav kārtībā ar valsti, teiksim tā. Tā ir visa atbilde un jābūt šai savstarpējai sapratnei. Un es te šodien no jums arī esmu dzirdējis tik daudz labas atziņas, kad, lai Dievs dod, kad notika šī diskusija vienmēr, lai tad, kad top šīs koncepcijas, kā mums bija nacionālā attīstības plānā, kā taisa, kad izglītības ministrija gatavo, lai šis dialogs būtu un būtu priekšlikumi, jo patiesība vienmēr ir un būs
droši vien pa vidu. Un tā valsts nav, vēlreiz sakot, nekas abstrakts. Valsts ir tie jau mēs paši cilvēki vien esam, katrs savā vietā, katrs gribot kaut ko panākt un gribot tikt arī novērtētam. Paldies! Es vairāk šodien negribu. Tas dialogs turpināsies un tad jūsu vadība arī atnāks uz ministriju, mēs vēl pārunāt tos jautājumus. Un varbūt, ka Ulds varētu padomāt, kad mēs domājam to stipendiju palielināšanu, ka viņi varētu būt diferencēti. Tiem, kas ir ļoti labi mācās, viņi var būt lielāki, un tiem, kas netik labi mācās, vai ne, viņi varētu būt mazāki. Tur taču, tad tas būtu stimuls arī labāk mācīties. Vēl, man liekas, mums ir jāpiestrādā pie tās, un arī pie tiem pamatojumiem visiem, jo tas nav tik viennozīmīgi, kā jūs paši te daudz ko apskaidrojāt. Tā, vai ne, bet katrā ziņā es ļoti priecīgi, ka es šodien šeit biju kopā ar jums, un es tā ceru, ka nākošajam gadam Ulds ieplānos stingrākās vasaras skolas, un tad mēs varēsim ar tās finanses paredzēt tā, lai viss ir tā stingri sakārtos, lai viņam nav satraukumu pirms pasākumu organizēšanas lieki. Ne? Paldies! Laba lieta, jo, redziet, nevar jau arī ne saimā sēdot, ne politikā visas nozars galvas labi pārzināt. Un šī izglītības nozara, tā kā mēs to esam noteikuši par prioritāti, tad tā ir ārkārtīgi labs solis, bet tālāk jāzina, ko ar to prioritāti tālāk darīt. Tad tās diskusijas, manuprāt, bija ļoti svarīgas, lai mēs zinātu, kā mēs to prioritāti realizējam. Bet, kas attiecās uz to, ka nevar ar vienu soli un ar vienu lēcienu sasniegt visas šīs labās ieceres, tas ir skaidrs, un mana ziņa jums ir, ka labāk ir tā sabiedrība, kurā ir konkurence, un tā ir dzīvotspējīga. Tā, kas ir subsidēti, nivelēti, vienlīdzīgota, tā pamazām aizmieg un aiziet pa pieskaru citas sabiedrības to apsteidz. Tā kā es šajā ziņā esmu tiešām liels liberālās politikas pieklipējs, un īpaši sabiedrības un individu brīvības ziņā, ko viņš mācās, cik viņš mācās, kur viņš mācās, bet kāds stimuls dot, lai tie, kas labi mācās un daudz mācās un pareizo virzienu izvēlējušies, lai viņiem arī būtu tā darba vieta tāda, ka viņi nopērk pēc tam šo viņu kvalifikāciju. Un tas ir tas, ko tad mums būtu kopā jāpadomā. Tas tā tikt izdarīts. Un ja nopirks to kvalifikāciju, tad arī visi stimuli mācīties būs. Uzturēt.